Sveiciens visiem! Šodien pavisam īsi un konkrēti par prasmi, ko mums visiem vajadzēja iemācīties jau tad, kad bijām bērni, bet visticamāk tas tā nav noticis. Jeb to, kā pārstrādāt savas emocijas. Izmanto šo video pats, dalies ar citiem un tavi bērni tev reiz pateiksies, ja iemācīsi to arī viņiem. Vispirms ir jāsāk ar to, ka tu pamani savas emocijas. Pamani to, kā jūties un pievērst tam visam savu nedalītu uzmanību. Viss tavs fokus atgriežas pie tevis paša. Dziļi ieelpo, izelpo un vēršoties sevi iekšā jautā, kas ir tas, ko es pašlaik jūtu. Un labā ziņa ir tāda, ka visas mūsu emocijas iespējams sajust caur ķermeni, tāpēc pievērs uzmanību jebkādām fiziskām sajūtām. Smagums sirdī, saspringums žoklī, salstošs kājas un tā tālāk. Nākamais solis ir dot emocijām vārdu, nosaukt tās skaļi. Tas ļoti palīdz emocijas vadīt, ja nosauc tās vārdā. Ja ar šo soli ir grūtības un saproti tikai, ka jūties labi vai slikti, tad var izmantot emociju apli, lai atrastu specifisku emociju, kas rezonē ar tevi. Vienkārši ieraksti Googlē emociju aplis un izmetīs bildes ar daudz un dažādām emocijām, no kurām tu noteikti atradīsi tās, kas pašlaik atspoguļojas tevī. Kad esi sapratis, ko jūti, pasaki to pie sevis vai skaļi, piemēram, es jūtu dusmas vai kaunu vai skumjas. Nākamais solis ir emociju pieņemšana. Šīs mēdz būt daudz grūtāk, kā varētu likties, jo uzaugot daudziem no mums iemācīja apspiest vai neizrādīt savas emocijas. Konkrētas emocijas vai dažreiz vispār visas, tāpēc var gribēties instinktīvi pašreizējās emocijas atgrūst, bet, lai patiešām pārstrādātu emocijas, to darīt nevar. Pieņem to, kā šobrīd jūties, nepretojies vairs, dod sev atļauju nolaist savu vairogu. Un šeit ir arī svarīgi nemēģināt izmainīt to, kā jūties, vai sākt sevi par to kaunināt, apsaukāt un ko tik vēl nē. No tīras sirds pasaki sev, es pieņemu to, kā šobrīd jūtos, piemēram, dusmīgs, un es drīkstu tā justies. Beidzamais solis ir būšana ar savām emocijām. Vienkārši esot ar to, ko pašlaik jūti, atļaujot tam visam būt tevī un pievēršot nedalītu savu uzmanību. Izklausās vienkārši, vai ne? Daudzi cilvēki domā, ka viņi šo ļoti labi prot, bet īstenībā tā galīgi nav, jo šeit bieži ieslēdzas prātuļošana vai uzmanība aizklīst kaut kur citur, un mēs vairs neesam šeit un tagad ar to, kas iekšā notiek. Ir jāpaliek klātesošam un modram, bet bez saspringuma. Nevis, ok, es te tagad sēžu ar sevi, cik ilgi vēl šitais būs jādara, bez jārā, bet vienkārši iegrimstot savās emocijās kā ūdenī, ļaujoties procesam. Un šim ir ļoti interesants aspekts. Ir zinātniski pierādīts, ka, ja cilvēks patiešām ļaujas savām emocijām, pilnībā ieguldās tajās, tad vidēji paiet mazāk kā 2 minūtes, lai šīs emocijas izreaģētu. Mazāk kā 2 minūtes. Tāpēc tiem, kas ilgstoši nesā sevī līdzi emocionālo slogu, ir vērts sev pajautāt, vai nebūtu jēdzīgāk veltīt sev dažas minūtes nedalītas uzmanības un līdz kaulam sajust lietas, lai spētu tās beidzot atstāt pagātnē? Vai 2 minūtes nav labāk kā 2 dienas, 2 gadi vai dažreiz 20 gadi? Patiešām esot ar savām emocijām, tu pamanīsi, ka emocijas kādā brīdī sāk mainīties. Nāk citas vai vienkārši paliek mierīgāk. Tā ir zīme, ka tu patiešām esi ļāvies emocijām un tās ir tikušas pārstrādātas. Kopā ar ļaušanos atnāk izpratne par to, kāpēc tā jūtamies, dziļāki iemesli un ziņa, ko šī emocija mums nes. Nevis mēs kaut ko sajūtam un tad uzreiz ar prātu izdomājam, kas un ko, kāpēc un ko darīt, lai tā nejustos, bet mēs sajūtam, atļaujam sev just, un tad izpratne atnāk pati pie mums, un šī izpratne tad ir tā, kas nomierina prātu. Citiem vārdiem, nevis enerģijas plūsma nāk no prāta uz sirdi, bet no sirds uz prātu. Un tad, balstoties uz šo izpratni, var sākt sev reflektēt. Kā manas pagātnes pieredzes piedalās tajā, kā es sajūtos, ko šīs emocijas man māca par manām vajadzībām un to piepildījumu vai nepiepildījumu, vai kāds varbūt pārkāp manas robežas. Un attiecīgi var izlemt, kā tālāk rīkoties. Varbūt ir iespējams pieņemt kādus lēmumus, lai nākamreiz nebūtu vairs šādi jājūtas.
Pamani savas emocijas, dod tām vārdu, pieņem tās un esi ar tām. Un piedzīvo, kā tava ikdiena mainās.